Sveicināti! Mans vārds Māris Zanders, un šis ir Rīgas Tehniskās universitātes raidieraksts Nākotnes kods. Mērķis ir stāstīt par zinātni, kas notiek, kas tiek veikta Rīgas Tehniskajā universitātē, ar ko tā ir interesanta sabiedrībai, ar ko tā ir noderīga sabiedrībai, un raidieraksta pirmais viesis, universitātes rektors Tāls Juhna. Tā mūsu sarunas tēma varētu būt tāda, kas cilvēkiem ir, viņiem liekas, ka ūdens tas ir kaut kas pašsaprotams, un arī kaut kas ļoti vienkāršs. Jo tie, kas nav mācījušies fiziku un ķīmiju skolā, kā piemēram es, tad viņiem tomēr, ja viņi saka, bet tu taču atceries, kā ir ūdens formula, H2O, jo tas ir kaut kas, visvienkāršākais. Man ir klusas aizdomas, ka priekšstats par to, ka ūdens ir kaut kas ļoti, ļoti vienkāršs, nav īsti pamatots. Vai tā varētu būt, ka ūdens patiesībā ir krietni sarežģītākā pasākums nekā daži agregāti stāvokļi un viena formula, ko cilvēki mācās 8. klasē laikam? Jā, es domāju, ka tur ir vairāk aspekti. Pirmais ir, kad ūdens ir bijis ar mums ļoti sen. Tur sākot pirms cilvēks vispār, kā sakot, sāk eksistēt, ūdens ir saistīts gan ar dzīves veidošanos, gan ar to, kā viņš te nonācis no kurienes. Un tad mēs varam, protams, runāt par pašu ķīmisko vielu, kur ir unikāla. Jā? Tur es esmu lekciju par to stāstu, kāpēc ūdens ir tāds, kāds viņš ir, kādas viņa īpašības ir, kas ir padara viņu tādu, piemēram, kas, ja viņš būtu savādāks tās īpašības, tad tur nevarētu zivis izdzīvot ezerā, piemēram, ja blīvums būtu savādāks, ezers aizsilt no apakšas un zivis vienkārši nomir. Un beidzot ar to, ka, protams, tas ir ģeopolitisks jautājums, jā, tas, kas notiek tagad īpaši, kad ir runa, teiksim, šīs te dažādas krīzes, kas saistīts gan ar klimatu, gan arī krīzes, kas saistīts ar karu, un tur kā likums pa vidu ir ūdens. Labi, bet tas bija ieskriešanās jautājums, bet es domāju, ka viena no lietām, kas cilvēkus interesē, un ko viņi arī gaida no kaut kādu zinātnes klātbūtni, cilvēks interesē, lai ūdens, ko viņi patērē, ir tīrs, puslīdz kvalitatīvs. Un man ir vairāk jautājumu par šo tēmu. Jo, ja mēs skatāmies kaut kādu analoģiju ar veselības aprūpi, ar medicīnu, tad ir viedoklis, ka, piemēram, antibiotikas noveco, tāpēc, ka veidojās nākamā kaut kāda patogēnu paudze, kuriem ir rezistents. Jā. Un tas jautājums, vai ar ūdens attīrīšanu, uzlabošanu nav līdzīgi, ka tu uztaisi vienu sistēmu, kas darbojās, tie draņķi arī nesēž uz vietas. Jā. Tad kā piemērs pilnīgi precīzi, jā, bet tas, kas minēja par to antimikrobiālu rezistenci, tas tieši tagad tiek ļoti aktīvi pētīts, mūsu grupa arī to dara, un kā tikt galā viņām. Es domāju, tiem zvēriem, kas tagad ir izturīgāki, jā. Un tas tieši skar ūdeni un notekūdeni īpaši, tāpēc, kad bieži viena uzskata, kad tieši tajās notekūdens stacijās veidojās tā viņu antimikrobiāla rezistence, un tad attiecīgi viņi izplatās tur caur dabu atpakaļ nonāk vidē, tā kā principā tas avots lielā mērā esam mēs, caur notekūdens staciju. Līdz ar to viennozīmīgi, ja runā par tādas ūdens zinātni, viņa iet ļoti ciešā korelācijā, kas notiek gan ar ķīmiju, gan ar fiziku, gan ar medicīnu, ja? Jo tā reakcija ir tieša caur mums kā patērētāji. Piemēram, mēs tur runājam par mikroplasmas, mēs runājam par saucamiem jaunajiem mikropiesārņojumiem, kurus mēs līdz šim nevarējām detektēt, un tagad pēkšņi mēs konstatējām, ka tur ir vesels kokteilis, vai ne, ļoti zemās koncentrācijās viņš tur ir, ko mums tagad darīt? Tu vari paskaidrot cilvēkam, nav jau tik traki, jo tur tā koncentrācija jau tāda zeme. Tā baigi nepārliecinās. Cilvēks saka, ok, bet ja tu konstatē, ko tu ar to dari? Un līdz to jaunās visas metodas, arī tā skaitā, pie kura mēs strādājam, viņas skatās gan uz šiem te jaunajiem piesārņojumiem, tas pats slavenais FAS, jeb fluoroniskie savienojumi, kas te uzkrājušies dabā ilgus laikus, tagad tieši Amerikā beidz viņus pētīt, cik saprotu. jā. Bet atkal, kā no viņiem tikt vaļā, kā viņi rodās. Un tur ir tā
tā nianse, ka ūdens tā pētniecība vienmēr ir aktuāla caur to, ka notiek cits problēmas, ne tieši ar ūdeni, bet pakārtot ap ūdeni, tas ietekmē mūsu. Bet tā ir skriešanās ar laiku, būtībā nebeidzama cīņa. Jā, un sanāk tā, ka pētniecība ir tā kā solījuši bišķi priekšā, jo skaidrs zinātne, viņa skatās to, kas tā īsti tā sabiedrībā parādīsies reāli pēc gadiem, tur 5, 10, 20. Jā, līdz ar to mēs mazliet zinām uz priekšu. Izdodās, ja? Protams, protams, ļoti daudz lietas, ko mēs arī esam pētījuši. Es nezinu, viens klasiskais piemērs par šīm legionēlām. Mums tā pētniecība mūsu laboratorijā par legionēlām sākās, laikam, kaut kas 2000. Gados. Tagad par to, protams, aktuāli runā, ir vairāk, kā sakot, arī regulējumi, kas to, piemēram, jaunie noteikumi dzeramā ūdens saka, ka tagad tās legionēlas jāanalizē. Tas ir kurš 2020. Gadu, 20 gadu nobīdi. Jā, bet tā ir tā realitāte, kad mums ir tā iespēja iestīties nākotnē. Jā, kāpēc es jautāju? Man kā galvā ir diezgan liels rosals, es lasu visu ko. Un nesen lasīju par polimēriem. Un, populāri zinātnisku rakstu, bet tā būtība bija tāda, ka tā kā mēs visu laiku ražojam jaunus savienojumus, tad mēs vienkārši objektīvi nesaprotam, kā viņi varbūt dabā uzvedīsies pēc 5 gadiem un tā. Tāpēc man likās, ka vai nav otrādā, ka zinātne iedzen, ja, bet tas ir interesanti, ka izdodās uz priekšu skatīties. Jā, tas jautājums, cik ilgā laikā tas no zinātnes nonāks sabiedrībā lietošanā. Tas ir tas jautājums. Ja? Un pētniecība jau, kā es teicu, viņa jau tās lietas zina uz priekšu. Jautājums, cik tas var būt aktuāli. Un tas jau tālāk ir tāds savā ziņā politikas un, politikas jautājums. Piemēram, ja runā par šiem tiem saucamajiem antimikrobiālās rezistences baktērijām, principā, jā. Tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka tas jau tā kā rada būtisku problēmu slimnīcu. Kas ir būtiski? Kas ir kriterijs? Tas būtiski ir pēc būtības diezgan izplūdis koncepts, jā. Ja mēs skatāmies, piemēram, tajā pašā dzeramā ūdens normatīvu, tu parasti taisa kaut kādiem testiem uz dzīvniekiem, tad tu saki, ja pārsniedz to, tad jā, bet pēc būtības tā ir līdzīga arī visām regulām, kas ir, kā runājam par dzeramu ūdeni, tā ir vienošanās kaut kādā, teiksim, ekspertu un arī politiķu grupā, vai likt šo normatīvā vai nelikt. Ja? Pieļaujamā norma. Kaut kā, jā. Tā kā es nedomāju, ka tu pateiksi tā. Protams, ir skaidrs lietas, kuras tev nogulina uzreiz. Bet dzeramā ūdenī tā, ka, piemēram, tev ir tie, kas uzreiz, jā, rada tur patogēni, jā, tas ir viens, bet ir pārsvarā tās ķīmiskās vielas, tas rada ilgtermiņa efektu. Un tas ir atkarīgs no cilvēka, veselības individu stāvokļa, kur viņš ir un tā tālāk. Līdz to tas diezgan izplūts, vai tas ir. Jā, tāpēc šīs normas veidojās ilgi, bet tad, attiecīgi, Eiropas Savienības, kurā mēs dzīvojam, tad viņi pieņem to un tad, attiecīgi, valsts tās pārņem. Bet es pats esmu bijis izstrādes dažādās stadijās pašā Briselē, sēdējis tur un strādājis pie tiem dokumentiem. Interesants process, jā, ka tev jāņem vērā visi iesaistītie, lai tu nonāktu pie lēmumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, no vienas puses, varbūt biznesa attīstības iespējas, tāpēc, ka tev vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, bet no otras puses tas var radīt, piemēram, nodokļu palielinājumu, tas var radīt apgrūtinājumu, cenas pieaugumu, izmaksas, kas ir lietotājiem bieži vien. Ja mēs runājam par tātad ūdens gādāšanu, lai ūdens ir drošs un kvalitatīvs, cik tas ir tehnoloģiski sarežģīts process, tas, ar ko jūs nodarbojaties šeit un citur? Jo, zin kā, cilvēki ir par šito tēmu domājuši sen. Tādā nozīmē, viņi ir laiduši caur smiltīm. Tad tur sastāda mangrovju audzes, un tad tur tā. Kas ir veci, pārbaudīti, labi, bet es pieļauju, ka viņi mūsdienās nestrādā. Un tad jautājums, cik ir high-tech tajā, ko jūs darāt? Ja? Ļoti labs jautājums, tāpēc, ka patiesībā, ja padomā, es pat minēšu pēc tam piemēru, dažas no tehnoloģijām, viņas ir pirmatnēji, tā kā viņas būtu primitīvas izmantotas vienam,
tad noniek kaut kāds cikls, mēs viņos atsakāmies, paliek high-techs, un pēkšņi mēs atkal sākam šitos te atkal izmantot. Kaut kādā, ne tādā veidā, bet savādākā pielietojumā. Teiksim, tagad saucamie dabā balstīta attīrīšanas metodas. Ka mēs vairāk negribam tur izmantot ķimikālijas, paliek kaut kāds blakus produkti, bet mēs vairāk gribam mikroorganismus izmantot un baktērijas. Ja? Un īstenībā mūsu laboratorijas ir tā specifika. Mēs skatāmies uz ūdens un baktērijas, vispār ne baktērijas, mikroorganismu kopumā, kā miedarbo. Tāpēc mūsu institūts ir ūdens un biotehnoloģija. Un šī miedarbība, tāpēc, kad tie mikroorganismi, mēs uzzinām vairāk, kā sistēma strādā, un pēkšņi mēs atgriežamies, varbūt tā vecā metode, ja viņi tur bišķiņ pielabo, viņa nemaz tik slikti nav. Piemērs bija lēnfiltri. Tātad lēnfiltri ir pirmie filtri, kurus izmanto ūdens attīrīšanā. Tur ir vesels stāsts arī zinātnes grāmatās, kad vienā pilsētā Vācija uzlikta lēnfiltri, kas pēc būtības smilts, tāds slānis, caur kuru laiž caur ūdeni, neskalo viņu, bet vienkārši lēnām viņš tur tā kā caur augstni iet, vajadzīgs liels platības. Un viņi izmantoja agrāk, lai attīrītu ūdeni no patogēniem. Un tiešām tas strādāja, jo tad bija holēras, saslimšanas gadījumi ļoti daudz. Un tajā pilsētā, kuru uzlika Vācijā, tad, attiecīgi, kur tas bija, tā holēra bija mazāk nekā citās. Un viņi saka, tur ir kaut kāds... Empiriski redzam. Tur skaidrs tas pierādījās, ka tas strādā. Un tad aizgāja uz ātrfiltriem. Un ātrfiltri ir tas, kad tev filtrācijas ātrums ir apmēram 10, varbūt pat vairāk reizes ātrāks, un viņam tā konstrukcija sarežģītāk, kā tu saki, high-techīgāk vai ne tāda, ja? Bet tagad kaut kādos 2000. Gados skatāmies, ka daudzās pilsētās atkal sāk izmantot tādus lēnfiltrus. Bet viņus neizmanto kā pirmo pakāpi, gan pēdējo. Kāpēc? Lai izrādās, ka lēnfiltri nodrošina divas lietas. Pirmais – drošību, tāpēc, kad piemēram, ja kaut kāds vīrus izdzīvojas, tad tajos lēnfiltros viņus var noķert labāk nekā, piemēram, citās metodēs. Jā. Un otrs tā saucamā bioloģiskā stabilitāte, kas ir mana doktora disertācijas tēma un mūsu tas virziens, kā nodrošināt, ka mikroorganismi nevairojās dzeramajā ūdenī. Un izrādās, lēnfiltri ir ļoti labi bioloģiski filtri. Tādā 150 gadus atpakaļ viņiem it kā pat konstruktīvi līdzīgi, bet bija viens mērķis un tagad pavisam cits mērķis. Bet runājot atkal par tām metodēm un high-technīgumu vai nē, man liekas, ka zinātnē vienmēr ir problēma atklātā vai izgudrotā mērogošana. Jā. Jo mēs jau te varam, un tad atnāk un saka, mums to vajag miljonus pilsētai. Pilsētai, kurai ir miljonus iedzīvotāji. Tad jums tas maksās tur, vai arī to nevar uztaisīt. Kā? Jā, ir tā. Es domāju, ka tas īstenībā ir tas pudeles kakls, kā sakot, jo skaidrs, lai tu ieviestu kaut kādu noteiktu tehnoloģiju, īpaši, ja paskatās, tomēr pārsvarā ūdens apgādes uzņēmumu ir pašvaldības uzņēmumu. Anglija ir tagad... Anglija tur bija savādāk. Šis process ir lēns, ļoti lēns. Un līdz ar to ir jādomā kaut kādi, tādi īsie ceļi, lai to varētu pātrināt. Un ir pat vairākas tādi privātie fondi, kas to palīdz darīt. Piemēram, ir fonds, kas saka, ja tu ieviesīsi, tas ir privātais, pa Baltijas jūru šis fonds rūpējās. Viņš saka, ja tu ieviesīsi metodi, kas samazina, piesārņu, konkrēti fosforu, nonākšanu Baltijas jūrā, izmantojot jaunās metodas, mēs tev apmaksāsim tur kaut kādu daļu no izmaksām. Caur finansējumu kaut kādiem instrumentiem, jo tādā veidā tev nepalielinās cena uz būvniecības izmaksas, un līdz to iedzīvotājiem nevajag par to maksāt, tad to nodrošina privātais investors, Ir vairāk mehānismi, ir vairākas arī Eiropā atbalsta programmas, kas to dara. Gan jaunu uzņēmumus iesaistot, gan arī tur tādas tehnoloģiju pārneses programmas. Šis process, šī procesa ātrums lielā mērā nosaka to, cik valsts ir gatava tehnoloģijas ieviest. Es pat runāju tādā valsts līmenī. Cik viņa gatava.
Un ja ir, tad principā tas nav tā kā kaut kāda kosmosa zinātne. Nē, es domāju, ka tas pats process tur ir diezgan labi atstrādās. Tev jānodrošina noteikti certifikācija, tu drošības prasības un tā tālāk. Jā. Bet tas ir vairāk regulējumi tāds jautājums. Tas, nevis tehnoloģiski, vairāk regulējumi. Tehnoloģiski ļoti daudz lietas stāv plauktiņā. Kur ir plauktiņš parādiet. Bet tagad runājot atkal par tādām lietām, kā cilvēki domā par ūdeni un tā. Tas, ar ko mēs sākam, ka ir ūdens resursi ir deficīts pasaulē. Es domāju, ka to diezgan daudz dzirdējuši. Viņi, protams, uzskata, ka uz Latviju tas neatiecās, bet labi. Viņi dzirdējuši, ka iespējams nāksies lietot pārstrādātu ūdeni. Un tas, es domāju, cilvēkiem, ko? Jā. Ok, kosmonauti labi, lai viņi tur dara to, ko viņi dzer. Lai viņi dzer to, ko viņi dzer, ja? Bet labu apetīti. Bet ir kosmonauti. Un tur ir, man liekas, baigā pretestība pret kādu diskursu par to, ka ūdeni var otrreizēji lietot. Un es tikai gribētu saprast, ko zināt par to saka. Jā. Tā ir konkrēts pat piemērs, ir tāda valsts Singapūra, kur to dara. Ir pat bijuši vairākas konferences. Es pats esmu bijis tieši uz to konferenci, kad prezentēja Singapūras zinātnieki, laikam sen bija tas, kur viņi stāstīja, kā cilvēks psiholoģiski uztver. Un tas ir darbs ar cilvēku. Principā viņiem bija vesela kampaņa, kā viņi stāstīja par to, cik tas ir droši. Jo principā pirmā asociācija un tādas, kā sakot, karikatūra parādījās ir toalete, un tu tur blakām, kā sakot, iepildi, viņi veic ļoti daudz pētījumus, gan uz žurkām, gan uz lielākiem dzīvniekiem, viņi vienkārši pierādīja to, ka tās vielas, un te tas jautājums, ko tu pašā sākumā teici, bet nāk jaunas taču vielas. Labi, tu pa šitām zini, kā tu zini, ka tās? Tad, protams, viņiem vajadzēja skatīties uz arī to drošību. Bet ir strādā, ne tikai Singapūrā, arī Āfrikas pāris valstīs strādā, jo viens arguments ir tas lētāk. Tāpēc, kad tu jau vari ņemt ūdeni no jūras, un tad tev jāatstāļo, un tad tas ir dārgi, un tas ir enerģijas patēriņš, un tur, kur nav tās saules, varbūt tik daudz, Izrēlē ir, viņi varbūt tur var to atļauties, bet tur enerģija un nafta un viss pieejams, tad tas ir viens, bet tas, kur ir dārgi, tad dārgi, es zinu, ka tagad ir diskusijas, tad citu tieši par to runā Holandē, jo Holandē arī, nav tā, kā Eiropā nav sausuma. Sausuma viņi palielinās. Mēs arī Eiropas valstīs arī redzam, ka gruntsūdens līmenis krītās. Mēs jau drīz pamanīsim arī tur pie sevis, ka tu vairāk nevari uzpumpēt. Viņš tur nokrities zem tiem 9-10 metriem, tu vairāk tā kā nenāk uz augšu, un tev dārzā nav vairāk, ko darīt? Tur labi, tu vari urties tur dziļāk, bet tie sausumi viņi parādās Eiropā, un tas arī parādās Holandē, un, kā zināms, Holanda, Nīderlanda kopumā, viņi ir ļoti moderna attiecībā uz tā, kā viņi apsaimnieko savus ūdens resursus. Un te viņi arī sāk tagad skatīties, kur tagad dabūt papildus. Bet kaut kā populāri zinātniski var paskaidrot, kā tas ūdens tiek padarīts tā, ka viņu var otrreiz lietot. Ko jūs ar viņu darāt? Tad pirmais ir divas, teiksim, tādas galvenās lietas, kas jāizdara. Pirmais jānofiltrē viss, ko tu redzi ar aci. Tas ir relatīvi vienkārši. Otrs ir jānofiltrē viss, ko tu neredzāts, un tās ir ķīmiskās vielas un baktērijas, vīrus un tā tālāk, kas tev ir. Un katram no viņām ir jau skaidri izstrādāta metode, un līdz ar to pēc būtības tu to ūdens molekulu, un iedomājies tā ūdens molekula, to ūdens molekulu tu vari nodalīt no visām pārējām molekulām. Tik vienkārši, tikai protams, jautājums ir par izmaksām, cik tas maksā, un par drošību, kā tu nodrošināt, jo viens ir, ka tev tas notekūdens ir, kā sakot, patstāvīgi tas sastāvs, otrs, ka viņš tur mainās, un kā uz to izdarīt, bet principā tās metodas ir, es mācu ūdens tīrīšanas, un priekšmetu studentiem tieši vakar visu svētdienu laboju eksāmenus. Apsveicu. Bet ir principā 10 metodas. Tādas plus mīnus, es neiešu cauri, bet tāds 10 metodas,
un ar tām 10 metodēm tu vari attīrīt no jebkā dabūt. Tad, principā, tas ir jautājums par psiholoģisko uztveri. Ja? Jā. Nevis par to, ka, ka tas ir piespiedu kārtā, un tāpēc, ja kaut kas ir piespiedu kārtā, tad arī var, kā sacīt, palaist vaļīgāk prasības. Ja? Jā, tieši tā, un cilvēki, tas Singapūras piemērs to rāda, ja, kad vienkārši cilvēki sāka... Viņiem visi ir otrreizējās. Jā, viņam ir tā, ka viņi izlaiž viņu, un tad viņš aiziet rezervārā, un tur bišķiņi arī lietas ietek iekšā. Nav tā kā patiešo, ja, bet viņiem principā, jo tur viss tā apkārtās valsts, tur tās upes nav, līdz to viņi nevar tikt klāt. Un viņiem bišķi atšķērās ar lietu, un tad cilvēki to izmanto. Teiksim, tāds viens klasisks piemērs, drošībai, piemēram, kā cilvēki to uztver psiholoģiski. Ja? Holande arī tāpat, viņi izmanto savamo mākslīgo infiltrāciju. Latvijā arī Baldzarā mēs to izmantojam. Tas nozīmē, ko? Cilvēks saka, man drošāk dzert ir gruntsūdeni nekā virzemes ūdeni. Ja? Viņš saka, drošāk. Kas bieži vien tā nav, īpaši, ja mēs runājam par seklējiem ūdeņiem, un, piemēram, tajā pašā Somijā ir daudz gadījuma norovīrusiem, kas nāk tieši no tā seklā ūdens, ja? Nevis tā dziļā, bet tā seklā, gruntsūdens. Un tagad viņš saka, mums ir drošāk. Holandieši saka, viņiem tur nav tik daudz tajā teritorijā, tad tā gruntsūdens. Viņi izmantos mākslīgo infiltrāciju, viņi paņem no tiem saviem kanāliem, ja? Un palaiž viņu uz iezi, smilšu. Un viņš to iezi izfiltrējās, ja, un viņš dabūja gruntsūdeni. Viņš arī bišķi atdzies tur. Ja. Gruntsūdenis ir vēsāks, ja, un stabilāka temperatūra. Un tas rada cilvēkiem drošības sajūtu. Kaut arī patiesībā ir jau, protams, tas, ka viņš tur filtrējas, tā ir papildus barjeri. Ja. Bet tā tīri psiholoģiski, ja, cilvēki tad uztver savādāk. Runājot par to psiholoģisku uztveri, es domāju, ka gan jau ir nācies saskarties ar situācijām, kad cilvēki saka, te mēs no šitā strautiņa ņemam ūdeni un tas ir labāks ūdens nekā jums tur Rīgā krānos ir. Jo tajos krānos jums vienalga tur ir ķīmija klāt. Te ir normāls ūdens. Es to Kandavā pagājušajā vasarā ar to saskāros. Un es saku, jūs nebaidieties. Un tas cilvēks saka, es saviem zirgiem dodu viņu dzert. Zirgi nav nobeigušies. Tā tad, ja? Tā. Es saprotu, bet mēs jau te nerunājam tādās kategorijās nomirt vai nenomirt. Bet te ir runa par to, vai tas tiešām tev neradīs kaut kādas tur neērtības tavā, kas sakot, vēderā. Ja? Tādā ziņā. Un tā problēma ir ar šo, tas, ka bieži vien šī avoti, un par to jau runā, viņi nav kontrolēti. Tad viens tur paraugs neņem. Un iespēja, kas ir liela varbūtība, ka no tā avota nāk tīrs ūdens apkārt, un blakām tur ir kaut kādi dzīvnieki, aļņi vai kas, vai ne, un tad izkārnījumi var radīt piesārņojumu, un neviens to nekontrolē, ja? Savukārt, ja tu paņem pilsētas ūdeni, jebkuru centralizētu, un tāpēc jau, ja tu pasties vēsturiski, tur atkal rāda, kā samazinājās holēras gadījums, kā dažādu saslimstību ūdens izraisīto, kas bija pārsvarā galvenais miršanas avots 18. gadsimtā. Viņš tā kā nokrita tur līdz ganīs nulē. Dēļ kā? Dēļ tā, ka tika ievies centralizētas sistēmas. Jā, viņš pēc tām caurulēm ir, jā, mēs redzam, ik pa brīdim ir problēmas, pa saduļķošanās un koroziju, visi pareizi. To visu cilvēki... Bet tie ir risinājumi jautājumi. Bet tā galvenā doma, ka tu ūdeni uztver, un man liekas, ka tas ir arī bieži arī politiskajās aprindās par to bieži runā, bet tas neizskan. Ūdens ir pārtika. Jo tad, kad projektēja ūdens pirmās stacijas, varbūt, un tagad arī ūdens tīklus projektēja, starp citu, varbūt ne visi zinu, viņus projektēja kā ugunsdzēsības piegādes sistēmas. Nezināju. Tāpēc kā? Tāpēc, ka tad, kad tu rēķini caurules, tu rēķini, lai tu varētu 3 vienlaicīgi ugunsgrēkus norēķināt studentiem. Arī tas jārēķina, jā. Tāpēc tās caurules ir tādas, ka tu vari atvert un tad, jā, ka 3 ugunsgrēki pilsētā vienlaicīgi, jā. Ir tur citi risinājumi, piemēram, Holandē, ja tev tur blakām ir kanāli, no tiem kanāliem var ņemt, bet kur tu tagad ņemsi, ja tev nav? Tad vienīgais ir dzeramais, ūdens avots. Un līdz to sanāk tā, ka tas ūdens ir tehniskais, kas pēc būtības ir domāts ugunsgrēku dzēšanai, ja? Bet tas pats attiecās tātad prasības uz viņu ir tā kā uz pārtiku, tā kā pārtika, jebkura pārtika, augstākā līmeņa prasības.
Un tāpēc visās šajās modernajās sistēmās pāriet uz tā saukto riska vadību. Mēs arī vairākos projektos esam notestējuši un arī ieviesuši Latvijā šo te riskā balstīta vadība, kvalitātes vadība. Ko tas nozīmē? Kā agrāk teica tā, ok, tu paņēmi paraugu, piemēram, pilsētā 40 paraugs, bet kāda varbūtība, ka tur tajā stūrī kaut kur ir kaut kāds piesārņojums, vai tas paraugs nav bijis pietiekami precīzi. Līdz ar to tā visa metodika pāriet uz to, ka tev ir jāstās uz apsaimniekošanu kā uz tādu riska vadību. Vai tiešām tur nav? Un kādi tie iespējami riski? Tev ir vesela tāda sistēma, kas ūdens apgādes uzņēmumi to ievieš. Ja? Viņi analizē, ok, risks var būt tur, nezinu, terorismu uzbrukums, risks var būt elektrības pārāvums, risks ir tur ir kaut kāda caura, un tad tur kaut kas nāk iekšā. Un skatīties nevis tikai formāli, viņš tur izpildi, neizpildi, bet skatīties no riska viedokļa. Kāpēc es par to psiholoģisko pusi iesāku runāt, ne jau aprunātu tos, kuri ņem no strautiņiem? Katrs dara, kā grib, bet ir jēdziens garšīgs ūdens. Viņu var kaut kā aprakstīt, parametrot, ja tas ir... Nē. Ir interesanti par šo, ir ļoti daudz publikāciju. Šis ir garšīgs ūdens. Jā, ir ļoti daudz publikācijas, kas parāda, ka tas ir atkarīgs no cilvēka pieredzes iepriekšējās, kur viņi dzīvojas. Piemēram, es lasīju, pat ir bijis tādi pētījumi, ka cilvēkiem daudziem izvēloties ir tas saucamais blind testing, ja? Arī mēs te darām, saliek tur, ja? Un tad tu izdzer, un tad tu pasaki, kurš tev labāk garšo. Un ir konstatējuši, ka daži cilvēki izvēlās ūdeni, kur bišķi chlors ir. Vai viņiem asociējās ar kaut kādu bērnības atmiņām, ka viņi bija akvaparkā, kaut kas no tā. Baseinos. Jā, ka tas ir kaut kāds drošības, jā. Ir vairāk faktori, kas ietekmē. Ir temperatūra, gāzu koncentrācija, jo gāzētāks, ja, un tā kā mēs šeit tie burbuļi, ja, jo gāzētāks, jo cilvēkiem kaut kā viņš tā kā garšo labāk, mēs negāzējam speciāli, bet skābekli, piemēram, attīrot pievada skābekli, un tad tā skābeklis ar un temperatūra, ja, un tad ir attiecība starp tātad atsevišķām ķīmiskām vielām. Ir labāk, ka vairāk tie hidrogēna karbonāti un mazāk chlors un sulfāti. Tad tie sulfāti iedod tur to negatīvo un tie hidrokarbonāti to pozitīvo garšu. Pirms dažām nedēļām uz Ekonomistā bija raksts par to, ka es visu ko biju sapratu, ka ir sommelier, tad ir kafijas sommelier, un tagad ir ūdens. Sommelier, jā. Un bet tad kas tas ir? Tas ir mārketings? Es domāju, ka mārketings, ka tas tāds trends, kad mēs visi tomēr mēģinam kaut kādā veidā caur šiem tādiem komunikācijas veidiem popularizēt. Šī gadījumā es nezinu, ūdens lietošana, jo vīns jau arī, tev garšo tāds, tev garšo baltais, sarkanais, tur jau sommelier nepasaka, kurš ir labākais. Bet īsakot, nav tā, ka tiešām ir reāls kaut kāds fizioķīmisks atšķirības, kur šitas ir labāks ūdens nekā tas. Jā, tur nevar pateikt ideālo standartu no garšas viedokļa, ja? Tādā veidā, jā. Bet jā, tas ir tiešām atkarīgs no cilvēka iepriekšējās pieredzes, kur viņš ir audzis, kādi viņiem bijuši tie paradumi, jā. Bet tāds garša kā tāda, viņa tiek, ir tāds kritērijs arī, ja runā par normatīviem, tur teikt, ka ūdenim jābūt bez garšas un bez smaržas un bez smakas. To pasaka normatīvs, bez garšas, bez smakas, jā. Bet principā normatīvs ir nekaitīguma prasība. Viņas sauc nekaitīgumu prasīt. Ūdens nav kaitīgs. Atkal paturpinot vēl par to, kā cilvēki uztver un tā. Es domāju, ka viena liela problēma ir, kā mēs lietas uztveram vizuāli. Un tad, man liekas, tas ūdens Baltijas jūrā ir tīrs. Un tagad atnāk kaut kāda cilvēka un saka, ziniet, tur nav tīrs. Un tur nevajag, labi, peldēties, tur varbūt cilvēki, ja viņi redz, ka aļģis daudz, tas saucamās, to viņi tā kā saprot. Bet tas saprot, ka tas ļoti plašs jautājumu loks, bet kā mēs mēģinām saprast no pētnieciskā viedokļa, vispār aprakstīt šīs vides, šīs ūdens vides piesārņojumu, jo viņš varbūt
nezinu, kaitīgs cilvēkam, viņš var būt kaitīgs kaut kādām ekosistēmām kopumā. Ja? Jo es paskatos, es domāju, ka ļoti daudz tā ir. Viņš jūra varbūt nav labs piemērs, bet saldūdens. Ja? Tīra upe, ko jūs te ņematies? Ja? Tas ir, un tieši tāpēc es ielēju glāzē, normāli. Jā. Un vizuālais nav parasti un pats objektīvākais, ja? Un līdz ar to, ja skatās kaut vai to pašu Baltijas jūru. Baltijas jūra ir viena no piesārņotākām jūrām pasaulē. Ja? Es to gribēju saprast. Jā, un viņi tiešām ir sliktā. Bet kāpēc? Viņi sekla. Pirmkārt, Baltijas jūra ir liels ezers. Ja? Ja skatās vēsturiski, tie 10 vai cik tur 14,000 gadu atpakaļ, kad veidojās, tur bija ledājs, un viņš tur agrāk bija ledājs. Tur apmainīja, viņš tur aizvērās, tas viena puse cieta, un viņš palika tāds vienā pusē sāļāks, vienā bišķiņa saldāks, bet principā tas ir milzīgs ezers, kurā ir ļoti daudz pilsētas, kuras izlaik šārā savu kanalizāciju. Ja? Viņi, protams, satecas baseinis ir milzīgs. Un tā rezultātā, pat cik ir vairākas valstis, ja? Un tāpēc runā tagad nevis par valstu pārvaldību, bet par baseinu pārvaldību. Ja? Jo tev vienalga var būt. Ja? Tu tās dzīves neaudzē. Tās audzē tās dzīves. Pač. Tu tā kā piesārņo, man tas slikti būs no tā. Ja? Līdz ar to šis te modelis kā tāds, ka esošais, ka tu skaties tikai savā dārziņā, viņš nav bijis efektīvs. Līdz to tagad iet uz to pārvaldību. Bet runājot par to, kā cilvēks to uztver, ja? Tāpēc jau ir tā zinātne un tie cilvēki, kas mēģina objektīvi analizēt, un tas galvenais ir vairāki veidi, kā tu skaties, ir tāda lieta kā eitrofijas līmenis. Ja? Jo visas jūras, visi ezeri ar laiku pārtaps par purviem, ja? 1000 gadu griezumā. Ja? Viņi paliek eitrofāki, viņi pakāpeniski aizaug. Tas, kas ir tas kritērijs, kas tiek ņemts vērā attiecībā uz ezeriem un arī uz jūrām, ir pēc būtības, cik viņa ir eitrofa. Cik ātrā laikā viņa aizaug, tas, ko tu minēji par tām aļģēm. Ja? Tas, kas notiek, ja tev, piemēram, ievad to fosforu un slāpekli arī, tas notiek ātrāk. Ja tas notiek 1000 gadus, ja, tad tagad tas notiek 100 gadus griezumā. Un līdz ar to tas ir kritērijs, lai tā sistēma nemainītos būtiski dēļ antropogēnās, dēļ cilvēku iesaistes. Ja? Un tur nav tikai krāsa, tur ir ļoti daudz parametrus, kurus analizē. Un principā Eiropā ir tāds to parametru kopums, kas pasaka labs, vai nav labs. Jā, viņš kombinācija, viņš tā kā tāds sarkans, zaļš, dzeltens apmēram, ja? Un labs vai nav labs, kombinējot visus kopā tos parametrus. Ja? Jūs saprotat, jo man tas jautājums tāpēc, ka tas atkal ir saistīts ar patērētājiem. Mēs visi esam patērētāji. Labi, ir cilvēki, kuriem vienkārši negaršo zivs, bet stāsts nav par to. Laika pa laikam ir šito neēdiet. Ja? Es nesākšu, saukt piemērs, ja, bet ir. Tur kaut kas un tas. Un es domāju, ka cilvēki, viņi saka, vai tie zinātnieki atkal mūs baida, tāpēc, ka viņi vienmēr mūs baida, vai arī, kas tur notiekās, ja? Tāpēc tas bija jautājums, kas ir tie kritēriji, pēc kādiem tiek vērtēti? Jā, es domāju, ka tas, cilvēki uzskata zinātnieki baida, un tad mēs varam runāt par zinātni kā tādu stratēģiju, ja? Tā nav stratēģija baidīt. Ja? Zinātnieki negrib baidīt. Tas, kas bieži arī izskan, kad ir kaut kāds jautājums, piemēram, mēs konstatējam jaunu piesārņojumu kaut kādu avotu, ja? Viņš tiek dramatizēts šausmīgi, ja? Teiksim, mēdījos. Ja? Viņš tiek šausmīgi dramatizēts. Ja? Bet ir attiecīgi, ja runā par to, vai cilvēks justos labi, droši, ja? Gan dzeramam, gan arī jūrām un ezeriem visiem ir attiecīgās institūcijas, arī Latvijā ir tās, kas kontrolē. Un jautājums, vai tu tici šīm institūcijām, vai tu uzticies? Cilvēks vai uzticās. Un te mēs atgriežamies pie vecā stāsta, vai zinātnē var uzticēties, un visi, kas mūsdienu konteksts ar to, kad atkal vai uzticība zinātnē nesamazinās, cilvēku prasa. Bet te ir, kas ir būtiski. Es vienmēr arī, kad man ir priekšmets, ko es mācu zinātnes metodoloģiju un filozofiju, un tur es runāju par šo lietu, kad tev nevajag uzticēties individuālam zinātniekam. Tāpēc, ka viņš var būt tur stāst ar smēķēšanu, un tur, ka maksāja viņam tur industrijas un tā tālāk. Bet tas, ko, manuprāt, tu var droši darīt,
zinātniekai kā komūnai. Jo viņi savā starpā Viņi uzmana drusku. Viņi uzmana tā, ka maz neliekās. Un tur tā lieta ir, ka tie cilvēki, viņi jau meklē kādu, teiksim tā, zinātnieki savā startā, tas peer review, saucamais, viņi jau skatās tev, kā melnsais nagu pamanīs, un viņš tev sāks tur, kāpēc šitais vai ne, to vajag pārbaudīt papildus eksperimentu. Vienā sakot, starp zinātniekiem notiek konkurence, lai cilvēki saprast, tas nav, ka viņi tur visi vienojās tagad, bet notiek konkurence pa idejām, un notiek konkurence par to, lai pierādītu, kas ir taisnība, kas nav taisnība. Tāpēc, ja tu runā arī par tām institūcijām, kas kontrolē, tad pārsvarā tomēr tie ir pētnieci, tie zinātnieki, un viņu jau tas pēc būtības arī tas domāšanas stils ir savādāks mazliet. Jo kā ir, kā mēs zinām, tad mūsdienās visi ir eksperti. Visos jautājumos. Un tas, ko es esmu dzirdējis, kad cilvēki izsakās par pētniekiem, piemēram, kaut kādi jautājumi, kas ir klimata pārmaiņas vai piesārņojums arī, mūs interesē, teiksim, ūdens un tā. Viņi saka, bet nav jau pirmā reize, un mūsu vectētiņi jau to ir piedzīvojuši, un nekas nav noticis slikti. Un otrs ģeniāla tēze ir, labi, es tagad iznāk, es drusku pozicionējos, bet, labi, ironiski saku. Un otra tēze, daba pati tiks galā. Daba ir gudrāka par mums, tāpēc beidziet ņemties un stāstīt, ka... Jā, tikai bez mums. Daba tiks galā. Pilnīgi viennozīme atbild. Viņi ir tikusi caur visiem Kembrija laikmetiem un tā tālāk. Viņi atradīs ceļu. Jautājums, vai mēs būsim daļa no šī ceļojuma? Jo parasti es saku, ir tas stāsts par to, ka vienalga vai ir kaut kādi brīdinājumi par kaut ko, arī par piesārņojumu. Daba tiks galā, Nē, tur ir tā kapacitāte, ko viņi var izdarīt. Un es mācu arī priekšmenis, kas saucās biotehnoloģijas un bioreaktori. Un tur mēs modelējam situācijas. Un tu vari, tas bieži vien cilvēki domā, ka tas tāds tikai cilvēku, kāds emocionāli tāds sajūta tiks vai netiks, bet tu jau tās situācijas vari matemātiski izmodelēt. Kāda ir šīs konkrētās... To es gribēju saprast. Tu vari ļoti precīzi, tie visi tur entie modeļi, ka runā par klimatu, tur ir tūkstošiem publikāciju, kas balstās uz ļoti detalizētiem matemātiskiem aprēķiniem. Ir nenoteiktības, piemēram, ja runā par klimatu, mēs... Viens no nenoteiktībām ir mākoņi, aerosolu veidošanās, jo mums nav tik precīzi matematiskie modeļi, lai mēs mazā mēroga varētu nomodelēt to, un līdz ar to tur ieviešās kaut kāda kļūda, Bet vienkārši, lai saprastu, līdzīgi tā kā mēs skatāmies CERNā, tajā daļiņu pātrinātāji, tur tūkstošiem zinātnieki 70 gadus taisa vienu to standartu modeli. Saproti, tur ir tik daudz ielikts enerģijas, lai šo te modeli izveidotu. Pēc iespējas ticam, vēlreiz tā nav patiesība. Tas ir mūsu izpratne par dabu. Mēs nekad nezināsim, kas ir daba, un kas tur patiesībā notiek, un vai vispār, teiksim, mūsu Mendeļeva tabula, mēs vienkārši pieņemam elementus, vai tādi elementi pastāv, mēs nezinām, bet... tas ir mūsu apzīmējums. Tas man atgādina Bruno Latour darbus, bet labi. Bet mēs jau ejam dziļāk. Mēs ejam dziļāk un saprotam iedarbības, kā tas sastāv tas pats CERN eksperiments, par to, kā sastāv daba. Bet ne par to ir stāsts. Iet runa tā, ka tie zinātnieki ļoti ciešā konkurencē, veicot tātad matemātiski modelējot, veicot eksperimentus, viņi nonāk pie kaut kāda optimālā modeļa. Un viens varbūt arī tāds radikāls. Nē, tas jautājums jau bija par to, ka, ja mēs lietojam šo smalko vārdu antropocēnu laikmets, ka vienkārši, ir tiešām cilvēkiem viedoklis, ka gan jau daba patiks galā, un tas pat it kā ir simpātisks viedoklis, ka cilvēki nepārspīlē savu lomu, bet man vienmēr ir drusku bažas par to, vai mēs savukārt nepārspīlējam apkārtējās dabas, lai ko šis jēdziens nozīmē. Dabai ir kapacitāte noteikti. Tad īsā atbilde viņai kapacitāte. Līdz noteiktai līmenim, Es pat varu pateikt, ja runā par to pašu, kur notek ūdeni, Ja mēs zinām, cik daba var paņemt pretī. Un vienkārši vairāk viņi nevar, kāpēc? Atkal atgriežoties pie matemātiskās modelētas.
Ja tu paņem mikroorganismu, viņiem ir maksimālais dalīšanās ātrums. Ja? Neiešu teorijā, bet mikroorganismu augšana un substrāta, teiksim, piesārņojuma akumulācija ir ar noteiktu kapacitāti, cik viņš ātri dalās un cik daudz viņš nevar vairāk to. Protams, var notikt mutācijas kaut kādas, ja? Bet ir kaut kāda kapacitāte, ko viņš var paņemt. Viņš vienkārši nevar vairāk paņemt. Ok, labi. Vēl viena tēma, jo es jau pieskāries pie tā, kā pie resursiem, kā jautājumu. Un, jo te ir tā, ka man liekas, ka atkal, ja mēs apskatām cilvēku pieņēmumus, tad ir pieņēmums, ka lai nu kas, bet sausums Latvijai nedraud. Un atkal sanāk, ka es drusku ironizēju, bet nu labi. Un te tas jautājums par to, cik mēs vispār labi saprotam, kāda ir mūsu ūdens resursi šajā valstī. Ja? Jo visi saka, gruntsūdens. Līmenis tāds, līmenis šitāds. Es saprotu, ka nav labi atsaukties uz dokumentālām filmām, bet es esmu redzējis filmas par to, ka Sahāras tuksnesī ir kaut kādi baseini, kur nav gruntsūdens, bet tie kaut kādi aizlaikos radušies baseini, kas dod ūdeni oāzēs. Tāpēc es vienkārši mēģinu saprast tas, par ko mēs runājam Latvijā, uzskatot, ka ūdens ir mūsu resurs, ko mēs varētu varbūt pat kādam pārdot. Kā mums ar šo resursu? Jā, pirmkārt, mums ir tiešām noveicējis savā ziņā, ja, jo resursi, ja skatās no apjoma viedokļa, tā skaitā no gruntsūdens, ja, jo Latvijā pārsvarā ņem no gruntsūdeņa, izņemot vienu vietu Rīgu, ja, kur ir Daugavā, šeit ņem no upes. Ja, principā tas resurs pret to cilvēku skaitu, kas tagad ir, viņš ir pietiekams un mums viņa ir pa daudz, ja tā skatās. Ja? Jo, ja atgriežot bišķi vēsturē padomu laikos, tad ūdeņi ņem 3-4 vairāk, un tad cilvēku vairāk, un bija industrija neefektīva, un viņas izmantoja. Ja? Un tad sākās tāda lieta, kā lielā depresijas piltuve. Rīgā sāk gruntsūdens kristies. Ja, tāda lieta bija visā Rīgas areālā. Tas ir no patēriņa viedokļa. Tagad līdz ar to ir atkarīgs, cik mēs tērējam. Nav ka mēs varam bezgalīgi ņemt. Tas jau bija pierādīts. Nav tā, ja? Tad tas ir viens, un tos resursus rēķina. Cik apmēram tas ir, tur zinātnieki, kas rēķina, cik ir. Teiksim, Rīgai 500,000 kubikmetrus, cik es atceros, bija tas limits, ja, cik mēs varam paņemt. Tagad mēs ņemam tur varbūt 1/3 daļu. Lūk. Par klimatu. Jā, klimata izmaiņas notiekot, mainās arī gruntsūdens līmeņi, mainās arī, tad no vienas puses, piemēram, gruntsūdens vienkārši samazinās. Vienkārši tu nevari vairāk paņemt viņu. Jā. Varbūt upes neizžūs, bet gruntsūdens samazināt. Var, jā, tas ir viens. Un otrs ir, no otras puses tev palielinās lietus plūdu skaits, kas savukārt periodiski pa daudz tā ūdens ir, jā. Lūk, un šīs te nevienmērība, viņa ir novērojama jau tagad, un šīs nevienmērības rezultātā mums aizvien grūtāk būs apsaimniekot. Tāpēc, ka tu nevari īsti vairāk precīzi prognozēt. Mēs viņu uzkrāt nevaram to lietas ūdeni kaut kur? Nē, lietas ūdeni var uzkrāt, bet redzēt, attiecīgi, pirmkārtām tas ir lielas izmaksas uzkrāšanai, jā. Teiksim, tad pats Rīgas teritorijā mēs precīzi zinām, cik liela rezervāra ir vajadzīga, lai to izdarītu, bet tas ir izmaksas, jā. Bet otrs ir, kad šīs te lietus rezultātā tad tiek ietekmēta infrastruktūra un tā tālāk. Un, ja tu paskaties, ir arī nesen publicēts raksts Nature, ja, kas parāda, kā klimata izmaiņas ietekmēs valsts kopējos ienākumus, koproduktu, ja, piemēram. Un Latvijai īstā situācija diezgan slikti salīdzinoši pārējām. Dēļ tā, ka ir plūdi, dēļ tā, ka mēs zaudējam teritoriju. Ja, ka tas ietekmēs mūsējo koproduktu. Tur var atrast tie, kas grib atrast. Žurnālā Nature ir parādīts, cik tas koprodukts tiks samazināts dēļ tā, ka ir klimata izmaiņas caur ūdeni tieši, ja, caur plūdiem, caur teritorijas zaudēšanu un caur gruntsūdens līmeņa krišanos. Nē, jo vienmēr mēs abi paironizējām par to, ka mediji dažkārt ceļ traci, ja, un tā. Un tā ir. Bet pašam tagad paturpinot šo tradīciju.
Ir pierasts, ka Spānijā nav ūdens, jā, ka jāierobežo un tur strūkla, kas slēdz ārā un tā. Tad tu skaties, Reinā jau nav ūdens. Jā, viņš iet uz augšu, jā. Un tu domā, olā, un kurā brīdī... Jā, tieši tā. Tā ir panika. Nē. Tas trends, jeb tendence, jā, ir tāda, jā, ka mums tie klimats apstākļi tojās tam, kādu viņi, es tagad nepateikšu precīzi, bet tādi, kādi tur Spānijā ir, jā, un tas ietekmēs dēļ klimata izmaiņām. Un tas, ko mēs varam, principā mēs... Godīgi sakot, mums vienkārši jāgatavojas. Teiksim tā. Mēs neko tā vairāk, laikam, baigi te, protams, viss zaļais kurs, tu mēģini kaut kādā veidā to regulēt, jā, bet tas pulkstentiņš ir aizgājis. Okay. Jā. Līdz ar to dambju būvniecība, jā, kā viens ir, jā, aizsarga mehānisms, arī lietas kanalizācijas sistēmu, jā, pilnveidošana, jā, veids, kā mēs uzkrājam, lai nebūtu plūdi, jā. Tas viss ir mums jāgatavojas. Mums vienkārši tam ir jāgatavojās, jā, un vai tas ir labi vai slikti, tas ir cits jautājums. Bet vienkārši mums, kā valstī, mums vienkārši tam jāgatavojas, ka kādreiz, varbūt ne mums, bet bērni, jā. To izjutīs. Tas ir kādi mani plāni, cik ilgi dzīvot. Bet man ir noslēgumā tā kā jautājums, kas saistīts, labi, tā nav gluži zinātnes filozofija, ko tu pieminēji, bet tomēr. Proti, ir tas salīdzinājums, viņi, protams, piedēvē atkal dažādiem autoriem, bet, ja tu zini tik daudz, tad ir tā, un jo tu vairāk zini, jo tev palielinās, ko tu nezini. Un man vienkārši tā kā, tev konkrēti kā pētniekam, kas ir tas, ko tu jau pētot visus šos jautājumus, ne jau pirmo gadu, un kad tu saki, ka tev ir vēl, kas ir tas, kas tev ir, interesants un nezināms. Zini, kā ir tās lietas, tu zini, ko tu nezini, un vēl daudzas lietas ir nezini, ko tu nezini, jā? Un es domāju, ka tās lietas, ko tu nezini, ir ļoti daudz. Un man, ja teiksim, runā par man to konkrēto interesi, jā, man ir tāda viena specifiska lieta, ko es gribu labāk izprast. Tā negribu jūs, kā sakot, ar tehniskām niansēm apgrūtināt. Nokaujam skatītāji. Bet principā es gribu labāk izprast, kā notiek mikroorganismu konkurence, jā? Tieši oligotrofā vidē, ūdens vidē. Kā notiek šī miedarbība? Mēs strādājam pie tagad vairākiem projektiem par to kopā arī ļoti slaveniem institūtiem pasaulē, jā? Kā notiek šī konkurence, jā? Kāpēc vienos gadījumos uzvar vienu un citos uzvar citi. Tas gan labs jautājums. Jā, un šīs te konkurences, tā skaitā tur arī tie antimikrobiālā rezistence parādās, jā. Tas ir mana tā pētniecības tēma, izprast, kā viņas konkurē savā starpā. Mēs zinām, kā cilvēki konkurē, bet kā konkurē mikroorganismi. Tur ir kā no vienas puses mums bioloģijā mācīja. Tur, evolūcija. Jā, bet īstenībā tur ir tik ļoti daudz nezināmā. Tas ir man tāda nākamā tēma. Tas ir interesanti, jo it kā liekas, ka ja es pareizi saprotu, tie kaut kādi evolucionāri procesi. Gan. Viņi var būt gan evolucionāli, gan arī balstoties uz cīņu pēc enerģijas avotiem, jā. Tātad ir divi veidi. Ir gan evolucionāri, gan neevolucionāri. Labi, man bija interesanti. Un paldies tev. Paldies tev.